līdz ar to es varu apstiprināt, ka es balsošu pār. Bet es gribētu atgādināt un aicināt tomēr apdomāt, kāpēc šajos krīzes laikos netiek ievērot zināma konsekvence visā valsts pārvaldē. Jau iepriekšējās Saeimas laikā, pagājušā gada maija mēnesī, kad tika stiprināti kārtējie Latvijas Bankas padomes locekļi, toreiz 3 opozīcijas partiju Saeimas frakciju vadītāji bija lūguši nevirzīt papildus locekļus uz vakancēm, aicinot grozīt likumu un samazināt padomes locekļu skaitu. Jo Latvija ir maza valsts. Latvijas banka pēc tā, kad ir pievienojusies, piesaistījusi latu eiro, faktiski nav uzskatām par emisijas banku, bet darbojās tikai vairs kā tāda valūtas valde. Katrā gadījumā funkciju daudzums, kas jādara salīdzinot ar klasisku Eiropas Savienības emisijas banku, ir krietni mazāks. Un, ja mēs paskatāmies statistiku, es nezinu, kāds ir tagad apkopotie dati par 10. gadu, jo 10. gads tikko beidzies, bet 9. gadā Latvijas banka bija pati dārgākā banka Baltijas telpā, dārgāka kā Lietuvas un Igaunijas. Es visādā ziņā cienu Latvijas bankas prezidenta izvēlētos kandidātus kā profesionālus, un visnotaļ es pārliecināts, ka tie būs atbildīgi padomes locekļi. Bet, ja mēs visās jomās ejam ar samazinājumu, ja Latvijas valdība izmisīgi meklē visa veida līdzekļus, kā samazināt valsts budžeta tēriņus, un kā ierādīt pārējiem, gan valsts uzņēmumiem, gan citām iestādēm, ka arī tām ir jāseko šim piemēram, ka arī tām ir jādomā, kā kļūt ekonomiskākām. Tad būtu bijis tikai pareizi, ja mēs būtu šobrīd pauzējuši, būtu sakārtojuši likumu atbilstoši ekonomikas un labas pārvaldes principiem šādā krīzes situācijā un varbūt palikuši pie tā skaita, ar kādu šobrīd strādā Latvijas banka. Es dzirdēju starpsaucienu par to, ka tā nav valdība un tas nav budžets. Protams, Čepāns kundze, par to nav nekādu šaubu. Bet redziet, Latvijas bankas katrs iztērēts lats vienalga parādās tiešā vai netiešā veidā Latvijas kredīta likmēs. Paldies!